Residents in Latvia are on high alert. Two drones crashed in the NATO member country Thursday morning, 40 kilometers from the Russian border. Officials say 4 empty oil tanks were damaged at a storage facility, and possible debris of a drone was found at the site. The country's defense minister believes the drones were launched by Ukraine against targets in Russia. NATO military jets have been called. Latvian authorities issued drone alerts to residents along the Russian border, asking them to stay inside, and schools in the area were closed. Mums ir brīdinājumi vai kopumā uzstādījums no Ukrainas puses, ka, protams, kad viņiem ir tiesības un pienākums dot triecienus pa militāriem un leģitīmiem objektiem, mērķiem Krievijas teritorijā, viņi to turpinās darīt. Par konkrētiem notikumiem, par konkrētu trajektoriju, tā būs Ukrainas puses izvēle, vai viņi mūs brīdinās, vai viņi mūs nebrīdinās. Un šāda informācija parasti ir operatīva rakstura informācija. Jūtamies apdraudēti cilvēki, jo es esmu sarakstījies, sazvanījies ar cilvēkiem, draugiem, paziņām. Daži ir ļoti dusmīgi, daži baidījās, tur lasīja čemodānus, pat jau domāja braukt prom. Tādas situācijas. Jā. Nav tas labi. Man ir bērns ar īpašām vajadzībām, jau pieaudzis cilvēks, un mēs nekur nevaram aizbraukt, ne ar drošības somām, ne bez drošības somām. Mums turpat vien būs arī jāpaliek tajās 4 sienās vai mājiņā savā, bet neko nevar zināt, kas var notikt, kas nevar notikt, no kurienes kāds var parādīties vai braukt. Drošības sajūtas nav nekādas pilnīgi.